Okay, fine. Just follow us, okay? Tā. Man pašam jāpārslēdzās. Man bija ekskursija ar Jautrīti. Dāmas un kungi, labdien! Mēs esam bibliotēkā. Tev izrādīja visas kanalizācijas apkurs Tā jaukums. skaitā. Tieši tā. Bet ir jau ar krūti izdomāts. Patiesībā šitas te viss modelis. Un man visvairāk sajūsmina tas, ka, zin kā, varēja paņemt arhitektu holandiešu vai, nīderlandiešu. Tagad pareizi laikam jāsaka samaksāt viņam, teiksim, 3 miljonus par skici bibliotekas. Te paņem tehniskās augstskolas čali, studentu, kuram tas ir kursa darbs, diploma darbs un tā tālāk. Un tas ETU zinātnieks, kurš izdomāja to visu sistēmu, kas ir ar to apsildu. Es saprotu, ka tur faktiski tehniskā universitāte visu izdarīja, jo sākās tas, kā viena puiša vienkārši mācību darbs projekts šitā biblioteka pat. Un tad, kad tur tā kā tas tika akceptēts, tad tur ieslēdzās viss tehniskā universitāte, kas bija nepieciešama tur pie komunikācijām, pie visām šitām gudrajām lietām, un tas viņiem bija, tāds, kā es saprotu, tāds kopīgs darbs un arī ar baigu azartu, ka tu vienreiz nevis dari kaut ko tīri papīram, bet ka tev ir reāls projekts un viss šīs lietas tā kaut kā apmēram. Tas tev kājā? Nekas. Tu klibo? Nekliboju vienkārši. Man liekas, ka tu sasvities kaut kā. Nē. Vienkārši vecums pienācis, sāk kājas sāpēt reizēm. Cik tev ir tagad? 60. Tas jau ir... Rēķinies, neveselīgs dzīvesveids mūža garumā parasti tev atspēlējās ar kaut ko. Arno Junze, rakstnieks. Arno, lūdzu. Jā, paldies. Manuprāt, stilīgākā bibliotēkā vispār, manuprāt. Es tev pilnībā piekrītu. Es arī esmu diezgan daudz bibliotekas redzējis, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Es teiktu, ka šī tiešām ir labākā un tāda maza, skaista pērle. Un, vienkārši eleganti iekārtot, ļoti ērta un tiešām tāda bibliotekas telpa, kas sit puš to slaveno skandināvu līmeni, es gribētu teikt. Un tas, ka te dienās es kādreiz atnāku, tad paņem kādu grāmatu pats, ja vajag, un tā, tad es redzu, ka tev uz tām palodzēm, kur pie krēsla sēž bērni, viņi tur kaut ko dara, kurš lasa, kurš tur ar telefonu ņemās, bet te vienkārši visu laiku ir dzīvība. Un tas ir tas pats labākais. Un plus vēl tā precība zāle, tas jau arī ir. Tur mēs vēl nebijām. Tad vajag aiziet, apskatīsies, redzēs, elegantu vietu, kur kārtējo laulību noslēgt. Ja tu vēl neesi izdarījis to, tad laipni lūdzu uz šejienu. Vienkārši skaisti izskatās un emocionāli. Vienkārši viņi ir izdevusies tā māja. Kādreiz ir tā, ka tu ieej un viņa ir tukša, viņa ir augsta, tur kaut kas pietrūkst. Ja? Tāds, teiksim, it kā tehnoloģiski viss pareizi, uz acis izskatās ļoti labi, bet šeit tu ieej un ir silti. Tā dabiski un forši. Tas ir tas labums, teiksim, šai ēkai. Man liekas, viņa ir ļoti, ļoti izdevusies. Un tā vieta ogrē ir ļoti laba. Gribēju tevi uzaicināt par bibliotēku, tādā mazliet arī simboliskā ķēdē sarunā par to, ka bibliotēka ir vieta, tagad jau vieta, kur satikties arī cilvēkiem, kur mācīties, kur šis ir pilnīgi jauns kaut kāds jauns elements vispār bibliotēkas tādā kā misijā kā tādā. Bet es tev gribēju uzaicināt tieši par to tēmu, ka tās grāmatas, tā jau ir tā bibliotēka, tā ir tā mājvieta. Grāmatas dzīvo bibliotēkās. Un tu esi Latvijas Rakstnieku savienības vadītājs. Jā. Un kā tu skaties šobrīd uz Latvijā, šobrīd uz rakstniecību, dzīvajiem autoriem proti? Ko mēs šeit varēsim likt plauktos pēc 30 gadiem? Tavuprāt, kas būs tas, ko mūsu
paudze varēs atstāt? Nu, teiksim, kas ir tas tavuprāt? Nu, Būs ko atstāt? Es domāju, ka atstāt būs ko, jo es vienmēr esmu teicis to, ka, ja, nu, teiksim, Latvija vai latvieši izbeigsies, tad tā būs paša latviešu vaina. Ja mēs kaut ko nesavārīsim katastrofāli stulbu paši, tad arī latviešu kā nācija pastāvēs. Ja būs latviešu kā nācija, būs valoda, būs literatūra. Nu, tur savādāk nav iespējams. Tas vienkārši viens no otra izriet un iespējams drīzāk ir pat tā, ka ir jau vairāk periodu vēsturē bijuši, ka tā literatūra ir gājusi pa priekšu un sildījusi tās idejas un taisījusi nāciju. Tāpēc es arī prasu par to, ka, teiksim, tas, kas notikās, pieņemsim, pirms, teiksim, nezinu, tur Alberts Bels, tur Belševics, pieņemsim, kā viņi rakstīja un viņi veidoja to naratīvu, to domu, tajā inteliģencē, tai skaitā. Un tagad, kas notiek, pieņemsim, pēdējos 10-15 gadus Latvijas rakstniecībā, literatūrā kā tādā. Un, tāpēc, un tu tur esi iekšā kā rakstniecības vadītājs. Šis te, piedod, kā bija tas amats? Priekšsēdētājs. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs. Jā. Nu, kā tu esi profesionāls rakstnieks. Jā. Tu esi profesionāls rakstnieks. Un tu labi raksti. Arī citi rakstnieki par tevi saka, ka tu labi raksti. Ir arī, kas saka, ka viņš neraksta labi, ne par tevi, bet vispār. Kad, nu, tā kā, tas tāds objektīvs Arno Junze ir labs rakstnieks. Ok, pieņemam, ka tā. Ko es tev varu par to teikt? Nekas jau nav mainījies no Alberta Bela laika tā ziņā, ka rakstnieki rakstītu sliktāk vai savādāk. Nu, katram, protams, ir savs un savs laiks, bet principā jau teksti jau dzīvo visos laikos, bet mainījies ir pats laiks ļoti. Jo, teiksim, Alberts Bels savus dzīves labākajos gados un spēka gados nebija spiests konkurēt pat ar televīziju. Bija 2 kanāli, 3 kanāli. Ja? 3 bija Rīgā un dažās pilsētās, 2 bija laukos ārā, kur vispār kaut ko rādīja un nerādīja neko. Tu mēģini teikt uz to, ka tagad ir tas Facebook, tagad ir pirmkārt Twitter, X. Pirmkārt, jā, tieši tā ir attīstījušies visi mediji, kur ir daudziem iespēja pašiem arī kaut ko rakstīt un likt iekšā, kas agrāk vienkārši nebija. Jā. Un līdz ar to, nu, teiksim, tu nevari cerēt, ka literatūra būs tagad ļoti centrālā. Pati tāda. Un viņi ir kā viena no daudzajām, bet, teiksim, tā dzīve jau turpinās un nekas jau no tā nemainās. Un tie, kas lasa, tie attīst arī savus smadzenes, tie, kas nelasa, piedod, ļoti degradējās mūsu dienās. Manuprāt, tā novienkāršojot, ja tā var teikt, ka tā grāmatu lasīšana, veidošana, tā teikt, arī ražošana, ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē, kā tā, ka tā līkne iet uz leju. Es nedomāju, ka iet uz leju. Īstenībā, ja tu paskatītos to pašu Nacionālās bibliotekas statistiku, tad es domāju, ka līkne iet uz augšu. Okay. Iet uz leju drīzāk tirāžas vai kaut kas tam līdzīgs, bet, teiksim, tā pēc nosaukumiem es domāju, ka tur kāpja visur pasaulē, jo šobrīd, līdz ar to laikmetu viss izmaiņām. Mainās jau arī pati tā grāmatniecības struktūra. Līdzās, teiksim, tādiem veciem zināmiem izdevējiem, tu tagad pats uzraksti kaut kādu grāmatu, aizēj samaksā tur. Cik tev paprasta pēc rēķina un pēc tāmas, un tev izdod. Ir arī tāds. Es runāju ar kaut kādiem cilvēkiem, kas nekad mūžā nav rakstījuši, bet kas grib savus tur atmiņas, tur kaut kādu mūziķu, kas ap 3000 eiro aptuveni maksā izrediģēt to. Ir cilvēki, kas vienkārši uzraksta savu to te stāstu, dzīves stāstu. Aiziet, izdod 30 eksemplārus, uzdāvina saviem radiem uz kaut kādu savu 70. jubileju, piemēram. Ļoti daudz tādas iespējas, kas agrāk nebija. Līdz ar to tā rakstīšana iet plašumā, bet varbūt viņa nav tik, teiksim, tādā ziņā globāli liela vairs kā bija. Nav kaut kāda Hemingway laika, kur zināja visu pasauli vai tāds. Šobrīd tāda kulta rakstnieki, man liekas, ir diezgan maz palikuši. Jā, un tāda. Tu varētu nosaukt, pieņemsim, kā profesionāls un tā kā nozares speciālists, tā skaitā, kas tavuprāt ir tādi, es nezinu, tādi tiešām talantīgi profesionāļi šobrīd? Tiešām talantīgi profesionāļi ir diezgan daudz un katrs savā jomā. Teiksim, esmu kaut kādas savus tur 5 pierakstījis. Pasaki savus. Pasaki tu pirmais. Es domāju, ļoti profesionāli bija Nora Ikstena, par kuru, diemžēl, pat ir jārunā pagātnes izteiksmē. Es teiktu, ka Inga Ābele ir, teiksim, Egīls Venters, ko es uzskatu par
perfekti, teiksim, mazās formas romānu meistari, tāpat Vladis Spāri, tāpat, teiksim, labi ņemam dzēju Kārlis Vērdiņš, tur arī ļoti daudz ir talantīgi autori, Ārvis Viguls, Edvīns Raups, ja, piemēram, ja. Un dzējā ir arī bieži vien tas, ka tur ir nevien tikai tas dzējnieks, kas raksta savus tekstus, bet kā Edvīna gadījumā, kur ir arī atzeja, ja, vai Guntars Godiņš, piemēram, ja, kurš, man liekas, jau visu laiku ir palicis to savu personisko dzēju kaut kur maliņā drusku, lai atzejotu kaut kādas lielas literatūras pieminekļus vai spožas grāmatas, vai arī ļoti labu mūsdienu dzēju. Teiksim, pat tā igauņu dzējas grāmata, kas viņam iznāca antoloģija. Tādu piemēru ļoti daudz, es domāju, ka tur varētu saukt un saukt. No manas puses, teiksim, tu nosauc savu tādu, man bija Inga Abele, tā skaitā, Noriksten, tā skaitā Norai, lai viss ir debesīs labi. Kalnozols Andris. Arī, protams. Ar kalendāru. Jā. Tad Svens Kuzmins. Tieši tā, piekrīt arī. Piekrīt. Andris Zeibots. Zeibots arī, jā. Vai ne? Arī varbūt viņš ir specifisks ne katram lasītājam, bet es domāju, ka jā. Inga, Žaludinga, ja? Jā, tieši tā. Un Osvalds Zebri vēl varētu pielikt tur tai sarakstā. Un Zaļās vārnas autori, tā skaitā Kristīna Ulberga, pieņemsim. Jā. Man tāds, es neesmu baigais tur bet īstenībā viss, ko tu nosauc, tie ir tiešām vārdi. Jā. Un Vērdiņš, ko es gribēju pieminēt par to modernu, no tās dzejas puses. Sorry, tikai manas puses. Tas ir mans tāds. Tev kā Rakstnieku savienības un iekšā insēderam, tā teikt, ir vairāk tā informācija. Tieši tā, zin kā, var saukt 5, var saukt 10, un tas nav, ka tur top 1, top 2, top 3, ja, bet vienkārši ir tāds kopums, ja, kas veido, teiksim, to latviešu literatūru ļoti dažādo. Ja. Un tas, ka varbūt mums līdz šim vairāk mēs skatījāmies, teiksim, uz tādu nopietno literatūru, mums tā ir ieaudzināts no padomu laikiem, bet pēdējos gados man šķiet, ka arī ir sākusies diezgan laba kustība tajā tā sauktajā žanra literatūrā, tur detektīvu romānu vai trilleri vai kaut kādu dāmu romānu, un arī tur var meklēt labus autors, kas savā žanrā raksta pietiekami spoži. Man viens gudrs cilvēks pateica ļoti interesantu domu, kam es absolūti piekrītu, ka mūsdienu, tā teikt, respektīvi, dzejniekam tas uzdevums, manuprāt, ir turēt roku uz pulsa, pirkstu uz pulsa, tā teikt. Saprast sabiedrības nostājas, kas tur, kādas vēja pūš, tas ir viņa tā kā, viņam ir jājūt ar ādu, tas ir tā kā ar nervu tas jājūt. Un tad viņš caur spalvu to izliek vai caur burtu ārā, un tas ir rakstīts. Respektīvi, šobrīd, manuprāt, ka šo funkciju izpilda vispilgtāk X vai Twitter. Manuprāt. Un es piebiedrojos tam cilvēkam, kas man šo teica, ka šobrīd tas X, es viņu tā saukšu par Twitter, ka tas īstā literatūra top tajā Twitterī, respektīvi, jo tur ir tas nervs. Zini, par to nervu ir tā, ka tas ir tāds drusku stereotips no tās paaudzes, kur pārstāvēja Jojārs Vācietis un teiksim, tās mūsu zelta paaudzes, kas bija tie sociāli aktīvie dzejnieki, teiksim tā, kur cīnījās par kaut kādām sabiedriskām lietām. Un pēc tam nāca pretēji paaudzes, kas šobrīd, teiksim, ir spēku gados, tā varētu teikt. Viņiem negribējās būt sociāli aktīviem, viņi vērsās vairāk sevī un skatījās kaut kādas citas lietas. Un viņu dzēja ir pilnīgi varbūt pretējā virzienā aizgājusi. Un tas arī dabiski, jo viens virziens viņš uzplaukst, viņš tā kā sevi izsmeļ, tad tu tā kā nevar, tad tu meklē kaut ko jaunu. Mēs jau pa viļņiem tā kā. Mēs tam, vai pa viļņiem, vai pa spirāli, zini. Cikliski vai kaut kā, tagad ir šitas, tagad ir tās. Un es domāju, ka tagad varbūt sāk nākt iekšā dzejā, ja mēs runājam. Es arī neesmu tāds milzīgs dzejas sekotājs un par visu nezinu, bet tas, ko es redzu, ka jaunie autori ir diezgan sociāli aktīvi un kreisi un feministiski un tā tālāk. Ja. Un, tur atkal kaut kas veidojās drīzāk ar to iepriekšējo paudzi, tikai kaut kādā savā izpratnes līmenī un atbilstoši arī šī laikmeta prasībām, jo tu nevar gaidīt, ka šobrīd būtu otrs Ojārs Vācietis, kurš rakstītu tā kā vācietis tur kaut kādos 70. gados. Ja? Tas vienkārši nav iespējams. Arī viņš, ja šodien dzīvot, viņš rakstītu droši vien tā kā vajag
šim laikmetam. Un tā ir tā, bet pa ciklu tas viss iet, un par to Twitteri, protams, ka tikpat labi jau arī par Facebook var teikt, ka tur viss izķērts savu lielo sāpi. Facebookā tev varbūt bišķiņ savādāks, tas koncepts tā kā ir bišķiņ, bet Twitterī tomēr tas ir tā X-ā, ja, tā kā viņš tāds koncentrēts, un tā kā katru dienu mums tā kā ir jauna problēma, ko cilvēki Man par Twitter zini ir tā, ka, man tā kā tā anekdotē, ka es tur biju jaunībā, ka man bija jaunībā, ja, bet tu esi neesmu, vairs nelietoju. Man kaut kā viņš neiegājās. Okay. Facebookā es redzēju, ka tu... Facebookā, jā, man ir nepieciešamība komunicēt ar maniem lasītājiem un tā, un tur es esmu, un tad es tur arī iemetu kaut ko, kas man nokaitinājis. Tātad, vai tavuprāt, nav bijis tā, ka, teiksim, mūsdienu tagadējie rakstnieki, pēdējie 15 gadi pieņemsim, ka viņi ir atļāvuši tādu veidu, tādu noskatīšanās no malas par to, ka viņiem tās tirāžas ir tām grāmatām, es nezinu, tur 500, 300, reāli mazas tirāžas ir. Un, ka principā mēs ejam pa lielveikalu, mēs ieejam iekšā lielveikalā, un tur ir Krievu grāmatnīca. Vesels, reāli milzīga telpa. Jebkurā lielveikalā, manuprāt, būs. Jebkurā nav, bet daudz tuvāk Rīgai, jā. Restīvi, Krievu grāmatveikali, kur ir literatūra, kas nāk mums no austrumu kaimiņiem, un tā kā pilns veikals. Un tā kā vai nav kaut kāda veida jāuzņemās arī atbildību tiem mūsu rakstniekiem, ka viņi ir kaut kā nav to ņēmuši vērā, ka viņu eksemplāri ir, teiksim, 500, 300, nerunājot par to rocību, bet par to, ka varbūt viņiem to tēmu vajadzēja pacelt augšā, ka šī rusifikācija kaut kādā veidā ir gājusi cauri visu šo pēdējo, 15, 20 gadi. Zini, tur ir divas problēmas. Tā rusifikācija, mums ir pietiekami daudz arī to Krievu lasītāju, pat ja mēs izliekamies, ka viņi nav. Mums ir veikali, lielveikali. Tieši tā, un ja viņi pērk, un es nedomāju, ka tie ir latvieši, kas tagad pērk tās Krievu grāmatas, latvieši pērk grāmatas angļu valodā daudz. Jo, teiksim, tā paudze, kas lasīja krieviski, viņi ir pa manu vecāku. Un vai viņi ir galvenie patērētāji, es domāju, ka nē. Ja? Tur ir viena cita lieta, par ko mēs nerunājam. Teiksim, ja mums viens piena ražotājs jūt, ka viņa sieram vai pienam vai kefīram tā kā spīd, ka viņu neviens nepērk. Viņš kliedz pilnā rīklē. Man ir te no Lietuvas lētie produkti, un tad tie maitas poļi te saved visu. Es tagad putu ārā. Mēs mierīgi sēžam un konkurējam ar Denu Braunu un visiem pārējiem. Tas ir viens. Un otrs, ja, teiksim, pienu tev pārdot katrā miestā ir veikals, Tops vai Elvī vai kas tur ir, tad Latvijā ir vietas, kur 50-60 km rādījusā, nevis diametrā. Nav nevienas grāmatnīcas. Tas stāsts jau ir kopā, tā bilde veidojās, teiksim, grāmatnīca pircējs. Biblioteka, kas arī iepērk, bet biblioteka Latvijā nav tik stipra. Es tev piekrītu. Tā sistēma, lai viņi, teiksim, nodrošinātu autors. Savukārt cilvēki, patērētāji netiek tām grāmatām klāt, un es domāju, ka gaidīt arī, teiksim, no mana vecuma un vecākiem un arī jaunākiem cilvēkiem, ka viņi internetā meklēs kaut kādas grāmatas, nepašķirstījuši, nepalasījuši, kas tur ir. Ja? Kā parasti tu ieej veikalā, tu apskaties, kas tajā grāmatā ir. Tāpēc arī ir tur nolikt eksemplāri, kas nav ielikti plēvēs, bet tu vari viņus pašķirstīt, pagrozīt, padomāt, vai tu gribi to grāmatu. Internetā šīs iespējas nav, un es domāju, ka tā pirkšana internetā ir stipri lēna, stipri maza, un tā ir viena no problēmām. Un turklāt arī tur mēs konkurējam ar tiem pašiem visiem tulkojumiem, un to, kas tur ir angļu valodā, un iespējams arī vācu valodā. Es to tēmu iemet par tām Krievu grāmatām, tajos veikalos par to, ka Bet par Krievu grāmatām, tas ir tā reālā okupācijas klātbūtne, kas mums turpinās. Cilvēki, kas te tika savesti, un daudziem likās, ka viņiem te ir kaut kādas īpašas tiesības, un ka viņi vēl ir atbraukuši pacelt šo buržuāsko Latviju uz augšu, jo te tie vietējie neko nejēdz. Ogri ir tipiski pilsēta šai ziņā. Te bija trikotāžas kombināts, kur bija cilvēki sabraukuši no visas Padomju Savienības. Es ļoti labi atceros, es teicu, arī šajā vietā bija Krievu dārziņš kādreiz. Tad, kad es biju maziņš, tur blakus bija latviešu dārziņš, kurā es vēl gāju, un blakus bija šis Krievu, 2 dārziņi. Viņi pēc dviņiem arī izskatījās.
Tas jau bija ļoti labi redzams, un toreiz tā viena daļa no tiem cilvēkiem, kas bija normāli speciālisti, aizbrauca atpakaļ. Tad, kad pienāca 91. un tādu gadu, es viņiem mācīju latviešu valodu. Visiem, kam es mācīju un kas iemācījās, neviena te vairs nav. Visi ir atpakaļ savās dzimtenēs. Tie, kas nemācījās, tie, kas nemācījās un laida luni toreiz, jo toreiz, iestādes sev apmaksāja to latviešu valodas mācīšanos. Tur, principā, tajā laikā, 2-3 gadu laikā visi bija apgūši pamatus, un ja būtu, teiksim, tālāk valsts prasījusi, lai to valodu izmanto, tad vispār nebūtu šo problēmu. Bet valsts jau neko neprasīja, un tad atbrauc tas Pāķis Vanders Tūls, vai kā viņš tur saucās, tas Eirokomisārs. Ja? Un sākās amerikāņu lobbijs par to, ka te Krievi ir liela minoritāte, un ka viņi ir jāaizstāv, un šitiem jau to vien vajadzēja, lai nerunātu pēc tam latviešu valodā. Viņi turpināja mierīgi runāt savā mīļajā krievu valodā. Tagad ir novadā un Ogrētais skaitā uz pilsētas, uz ielām, tā kā, dominē taču latviešu valoda? Es domāju, ka tagad ir latviešu valoda. Es domāju, latvieši jau arī procentuāli ir stipri vairāk palikuši līdz ar to, ka tas Bet ja tu aizbrauc uz Jūrmalā, uz Jomas ielas ir savādāk. Uz Jomas ielas ir savādāk, bet ja tu pabrauc ārā tur, kur nav Jomas iela, es domāju, varbūt, ka tur atkal tomēr ir latviešu valoda vairāk, jo Jūrmalā ir tā specifiskā vieta, kur latvieši dzīvo kaut kur tālu no jūras, un tad ir tās viesnīcas un viss tas, un tur skan tā krievu valoda. Labi, tad respektīvi, man ir jautājums tāds, ar ko nodarbojās Rakstnieku savienība? Ko viņi dara? Rakstnieku savienība. Bez tā, ka jūs organizējat dzejas dienas. Nē, mēs organizējam nevienu dzejas dienas. Mums ir arī prozas lasījumi, mums ir arī faktiski izglītības sistēma, kur arī tu vari pieteikties meistaru darbnīcā un mācīties rakstīt dzeju, prozu vai dramaturģiju. Tagad maziņ cezūriņ. Skaties, tu tikko teici, ka es varu iet mācīties rakstīt dzeju vai prozu. Vai dramaturģija, kas, teiksim, tev kā aktierim varbūt būtu interesantāk. Skaties. Jā. Un tagad tas jautājums, kāpēc es tev pārtraucu, jo vai nav tā, ka mums pa daudz ir šo te rakstnieku, dzejnieku, kas tiek laisti, tā teikt, ar diplomu, ja tā var teikt, no skolām laukā, un viņas tagad ir profesionāli dzejnieces, dzejnieki, rakstnieki. Bet ar talantu reāli tur ir diezgan, varbūt, iespējams švaki? Es teiktu tā, ka visur pasaulē, tostarp Amerikā un Eiropā un citās malās universitātēs katru gadu gatavo cilvēkus, kurus sauc par rakstniekiem. Viņiem ir diploms universitāšu līmenī. Mums tas ir kaut kā vēl tāda drusku. Mums gatavo rakstnieku? Mums vienu brīdi to darīja Liepājā, bet principā kurs beidzējs, viņš ir apgūvis kaut kādas pamatus, bet tas nenozīmē, ka viņš ir gatavs rakstīt. Pasaules praksa ir tāda, ka lielākā daļa no viņiem aiziet uz profesijām, kas ir saistītas ar literatūru. Vai tā ir izdevēja darbība, tur ir ļoti daudz redaktoru, korektoru, blablabla, ja? Projektu vadītāji. Principā zināt drēbi un saprast, ko tu prasi no tā Bet autora. Bet tad vēlreiz, mums nav pa daudz rakstnieču. Mums vispār ir viena problēma, kas varbūt liekas dīvaini no malas skatoties, bet es teiktu, ka mums ir par maz. Jūs precēsieties? Mēs jūs apsveicam. Forši, malači. Šitādi tas notiek. Mācies. Mums ir vajag daudz tukšas vietas literatūrā. Tukšas vietas? Tā mums, īso versiju? Teiksim, es domāju, dzeja ir tāpat tur ļoti labas perspektīvas. Bet tu saki, ka vieta ir tukša, bet cilvēku ir daudz? Kas to raksta? Ir daudz, bet mums tās nav pārprodukcija. Nav pārprodukcija. Nav. Ok, Arno saka nav. Labi, man? Es tev varu pateikt, kur mums ir absolūti tukšumi. Mums ir ļoti lieli tukšumi tajās jomās, ko sauc par žanra romāniem, detektīvi, trilleri, arī romantiskie romāni, vai kā viņus tur sauc. Viss tas fantasy žanrs ir absolūti. Tur varētu būt daudz vairāk. Ieeja, jebkurā grāmatnīcā paskaties uz piedāvājumu. Tu redzēsi, cik ir latviešu autori, cik ir ārzemju. Vajadzētu būt vismaz 50 uz 50.
Bet ir varbūt 80-20%. Kaut kā tam līdzīgi. Kā rakstnieks nopelna naudu? Viņš sēž mājās un raksta grāmatu. Viņam dod honorāru, un viņam to honorāru dod kas? Vai kā tas notiek dabā? Rakstnieki lielākoties strādā kaut kur citur. Mums ir ļoti maz tādu autoru, kas ir tikai rakstnieki, jo principā kā rakstnieks tu savus galus nevari īsti savilkt kopā, un līdz ar to tas ir tā mūžīgā izšķiršanās, ko tu dari. Es zinu rakstnieci, kas raksta atvaļinājumu laikā. Pārējā laikā viņa mēģina cīnīties par dzīvi, strādāt pie reklāmas aģentūra. Tas ir ļoti daudziem, jo, principā, tu nevari... Cik rakstnieks nopelna naudu? Es gribu zināt. Teiktu, ka rakstnieks varētu būt laimīgs, ja viņš saņem, teiksim, vienu ierēģņa vai Saeimas deputāta mēneša algu gadā par savu darbu. Tiešām? Jā, apmēram. Jā, Haidī. Ir reti gadījumi, kad ir vairāk. Tas ir Saeimā ir 3000 uz rokas. Tā ir minimālā alga, ko saņem Saeimas deputāti. Parasti viņi opozīcijā sēž, viņiem ir 3000 eiro plus degviela. Ja sataisa vaļā, piemēram, Kultūra Kapitāla finansētos projektus, paskaties, cik ir radošā stipendija. Tur redzēs 3000 eiro, 4000 eiro, reti kam tur vairāk būs. Uz cik laiku? Uz gadu? Principā uz gadu, jā. Tas ir, cik izdala uz 12 es saprotu, mēneši. Tā arī tas ir, un tie ir kaut kādi 300 eiro mēnesī apmēram. Jā. Es saprotu, jā. Un tad, teiksim, ja ir normāla izdevniecība un normāls autors, parasti viņam izmaksā avansu, kas nav pārāk liels, nav pārāk mazs, katrā ziņā tur tā. Un pēc tam ir tā cerība uz tiem procentiem. Ja? Un tas jautājums par to, ka ir pa daudz to rakstnieku un tā kā nav to rakstnieku pa daudz, tā kā es saku, viņi ir pa maz, bet ir finansējums pa maz, un es domāju, arī izsisties ir ļoti grūti. Un turklāt mums ir vēl viena lieta, kas ir mazo literatūru nelaime. Es esmu diezgan daudz arī tulkots citās valodās. Es to ļoti labi zinu, un mēs arī 3 gadus Rakstnieku savienībā vadījām to tulkojumu programmu, teiksim, latviešu autoru darbu ārzemēs. Ja. Tagad to dara tā platforma Latvian Literature, jo tur visu mēs tā kā savienībā izdarīt nevaram. Jūs tā kā deleģējāt citam to darīt? Jā. Tā īstenībā ir viņa funkcija, un ļoti labi, ka tur pastāvīgi kāds ar to nodarbojās un tā, bet ko es tev varu teikt? Mums ir tāda viena problēma. Ja? Sākumā mēs gājām, mums te kaut kāda bestselleri. Teiksim, Latvijas mērogā tur grāmata 10 000 eksemplāros. Tas ir baigi daudz. Tas tā kā daudz arī tajā laikā bija. Ja? Un mēs ejam un sakām, jā, mums te ir kaut kādam lielam izdevējam ārzemē. Ja? Viņš saka, forši, ka ir. Ja? Tā kā būs 30 000 tirāži, tad piekāpiet, sāksim runāt. Ja? Viņiem šis tirgus ir tik maziņš, ka viņi vienkārši uz viņu neskatās. Ja? Jo viņi nesaprot tik mazas tirāžas, kādas teiksim, ir, un viņiem grāmata sākās ar 30 000. Amir, sorry that I'm interrupting you. You're now like spending time with your phone. We are speaking here in Latvian about books, and Arno is a writer. So, do you read books? Not as much as I should read. Toms, tu lasi grāmatas? Nelasi. Okay, Amir, you Instagram grāmatas. Toms lasa Instagram grāmatas, YouTube grāmatas, and you are not reading books. Not reading. I tried audiobooks, but that's the closest I got. Okay. Tieši tā. Tuvie austrumi, Latvija. Visur vien tāpat problēma. Katrā ziņā tas, ko es tev teicu no sākuma, tajos laikos, kad bija televīzija A3 kanāla un nebija sociālo tīklu, grāmatas lasīja daudz vairāk, tāpēc ka citi nebija ko darīt. Patērēšana ir savādāk mainījusies, un tas tā ir. Audio grāmatas. Latvijā ir formāts, ko mēģināja iedzīvināt, bet tas nebija veiksmīgs. Tagad ir kaut kāds iespējams jauns variants, bet baidos, ka tur vēl būs diezgan liels cīņas, jo ir cilvēki, kas labprāt kaut ko ierakstīt pa velti un tirgot, bet autors gribētu arī kaut ko saņemt, kas ir normāli šajā gadījumā. So, Amir, but you have been here today in this library. What you would done here in your, I don't know, free day? Like, what you would done here if you don't read books?
if I don't read books, I will honestly use a place to work. Okay. Just with your computer or phone. Yeah, I would say. Or dance with a robot. Yes. Or dance with the Toms robots. Okay. Okay. Or Jā, looking vienkārši man for šķiet, good girls. man liekas, ka tā doma ir par to, ka ja tu, ka te ir forši. Un ka šeit gribās piedalīties tajā procesā. Šeit ir domāts par tevi, lai tu lasītu, lai tu lietotu to galveno, to magnētu, kas ir tā grāmata. Tas ir tas, kas šeit ir nodrošināts, lai tu to darītu. Kam ir vēl jānotiek, lai tu sāktu lasīt? Ko? Kam ir vēl jānotiek? Kam vēl? Pasaki. Tu redzēji šeit dabā tikko. Es saprotu, jā. Tam atbildi ir ļoti vienkārši. Es domāju, ka tie vecāki, kas bērniem iemāca lasīt un ar viņiem strādā, tie bērni arī lasa. Tie vecāki, kas saprot, ka ja tas bērns gribēs kaut ko dzīvē sasniegt, tad viņam ir jāiemācās lasīt. Nevis tāpēc, lai izlasītu manu grāmatu, bet tāpēc, lai viņš lasot iemācītos domāt. Varētu konkurēt ar, teiksim, citu valstu gudrākajiem bērniem. Viņam ir daudz jālas. Mums ir viena katastrofāla problēma tiem cilvēkiem, kas aizbrauc pat Erasmusā vai iestājās kādā no Eiropas augstskolā. Viņi atklāja, ka tur studentiem prasa ļoti daudz grāmatu izlasīt. Un turklāt tā nelaime ir tāda, ka tie viņu vietējie bērni tā savā vecumā ir izlasījuši daudz vairāk un viņi ir gudrāki. Un tam mūsējie sēž ar šitādām galvām un mēģina to visu apgūt, kas viņiem skolas laikā nav iedots. Un principā mēs diezgan atpaliekam šai ziņā. Un tā galvenā nelaime ir Tu saki tādā globāli skatoties, ka mēs letiņi Latvijā mums ir slikta izglītība un mēs atpaliekam no visām Eiropas. Mēs sūdīgi lasām, skolā lasām sūdīgi. Nemākam domāt. Okay. Un tālākais stāsts ir nevis par to, ka es tur tagad nesaprotu, kas ir lāčplēsī. Tas būtu mazākais. Tu nesaproti, kas tev ir glūdekļu instrukcijā vai teikanas. Kurš tad to lasa? Kurš tad to lasa, bet saproti tajā brīdī, kad tev ir darbā kaut kādas jāveic intelektuālas funkcijas, tad tu vienīgais, ko vari darīt, paņemt lāpstu un rakt. Un ChatGPT tev nepalīdzēs šajā gadījumā. Tāpēc, ka ChatGPT, tur ir viss iespējamās. Man bija radies iespējas, kad skolās bērni, pirmkārt, ka viņiem ir tās mugursomas, 50 kilogramīgi mugursoma, tā kā turists, viņš iet tur Montblanā tagad kāps vai ne, bet viņš patiesībā iet uz 3. klasi, pieņemsim. Velk viņu atpakaļ. Jā, viņš nes to savu visu to, viņš nes to grāmatu, to savu visu. Bet tā doma ir par to, ka man liekas, ka viņi tā kā viņiem pa daudz dod. Man tā likās. Viņiem tā kā dod. Ja viņš nes līdzi visu savu grāmatu plauktu katru dienu. Viņiem ko tur dod? Tas atšķirās katrā skolā. Katrā skolā atšķirās. Ir, piemēram, skolas, kur sāk ar to, ka no rīta ir lasīšanas stunda kopā ar skolotājiem, direktoriem. Sēž tur skolnieki, kā viņiem pašiem patīk, lasa to, kas patīk. Ja? Jo ir skolas, viņi to saprot, ja? Ka tas cilvēks ar to attīstīto lasīšanu pratīs izrēķināt teksta uzdevums matemātikā, pa tiem 2 vilcieniem, kas tur izbrauc no punkta A un no punkta B, un kurā vietā viņi satiksies un tā tālāk. Ja tas ir viens. Otkārt, viņiem ar to attīstās visa tēlainā domāšana, kas ir vajadzīga, lai tu kombinētu kaut ko. Nevis tāpēc, lai atkal lasītu citas grāmatas, bet lai tu prastu kombinēt tīri matemātiski, lai tu varētu, strādāt kā veiksmīgs uzņēmējs. Kas man bija stāsts ātrais mēs bijām Ommā, pāri ielai, ja, kas jā, tepat. Man bija saruna ar direktoru. Diriģentu atvaru rakstīja, kurš man izstāstīja stāstu, ka viņu nepieņēma Emīla Dārziņa skolā, jo pateica, ka viņam ir tā kā lācis uz auss, viņam nav muzikālā dzirde. Tas bija maziņš. Paldies Dievam, viņi nočakoja, pārbaudīja, man jārunā latviešu pareizā valodā, latviski pareizi, respektīvi. Pārbaudīja labi, ka pārbaudīja otrais, un tad mums ir atvers lakstīgā, diriģents atvers lakstīgā. Un viņš no tā ir iemācījies, ka visi bērni ir jāpārbauda 2 reizes. Tā kā, ja kāds saka, ka viņam nesanāk, tas nav vēl tev uzlikts tā kā zīmoks, ka viņam nesanāk. Tā kā vajag pārbaudīt vēlreiz. Šajā gadījumā par to, ka bērniem, tu saki a priori, ir vienkārši jāsāk lasīt, jau... Sāc vispirms viņiem lasīt priekšā. Pats par sevi, jā. Tieši tā, ir jāsāk lasīt, un tad tā lasīšana ar pareizām grāmatām ir jāturpina. Jā, mūsdienās ir tā, ka tētis, mamma, es nezinu, iedod bērnam telefonu un miers, lai viņš tur
Nu, ir bērni, kam ir Planšeti un miers, tēti un mammas, kas iedod un priecājās, kā viņš tur sēž un kā viņš tur visu saprot, bet patiesībā viņš tur spiež 2 pogas un tas ir viss. Ja. Un neko viņš tur nesaprot. Viņš tikai ikonas ir iemācījies. Un, ja ikona nomaina, tad tālāk netiek. Ja. Bet ir arī ģimenes, kas to saprot un ar to strādā. Un bērni lasa un varbūt viņiem kādā brīdī nepatīk, jo tas nav stilīgi, jo redz pārējie tur daudzās un kaut ko citu dara. Bet tas jau katrā ģimenē un ar katru bērnu ir. Es domāju, Manējais raksta vēstules. Viņš ņem un raksta vēstules. Jā, arī labi. Tā kā raksta vēstules, protams, ka to salasīt nevar, bet vēstule ir tapus, dokuments ir tapis. Tas jau ir svarīgi, ka viņš iziet savā attīstībā to posmu un viņam smadzenes sāk strādāt uz lielāku jaudu. Teiksim tā. Tu vari arī uzlikt to mazāko režīmu, ja, tādu izdzīvošanas kaut kādu, un viņš tā arī darbosies. Baigi svarīgi ir tas, ka tāpēc es domāju par to, ko mēs darīsim šeit pēc 10, labi, 15 gadiem. Vai mums te būs tikai vienīgi arhivētā literatūra, vai mums būs ko likt tajos plauktos? Tas ir tas, ko tu arī prasīji par tiem 30 gadiem, un kas būs, un es teicu, ka ja latvieši paši kaut ko nesastrādās, tad būs, bet mēs varam sastrādāt, jo mums vēl ir šobrīd viena liela globāla izmaiņa, par ko arī neviens nerunā, tā ir drukātās preses nāve. Absolūti. Absolūti. Pilnīgi. Kas mums ir vēl drukāts? Mums ir Latvijas avīze un Diena, ja? Diena, kur Mēs runājam par lielām, jā. Te ir Ogrē vēl savas teiksim avīzes. atklāti, ka šīs avīzes izskatās ļoti vārgas, salīdzinot ar to, kādas viņas bija pirms gadiem 20, un tad, kad tiešām visi viņas vēl pirka un lasīja. Bet, paties, tu ieej, teiksim, veikalā, es nezinu, Narvesenā vai kur, un tu ieraugi, tur ir pilns stends ar avīzēm. Tikai krievu valodā. Tieši tā, atkal ir tas jautājums, jā, teiksim, kāpēc tas tā ir, kāpēc tas ir Ir zeltainie žurnāli, 2, 3, kas mums ir tur nedēļā nāk laukā. To spēku, tā kā. Arī jautājums, vai es domāju, ka tur viena daļa arī balansē šobrīd uz izdzīvošanas robežas. Nerunājam par tiem zeltainajiem, bet par to, ka pat tiešām pa ikdienas presi, kā presa, kā es iedomājos, avīzē, ja? Viņi patiešām beidzās. Viņi beidzās. Viņi Riktīgi beidzās. Pasts ir jau arī aizgājis pa skuju taku būtībā. Tur ļoti Latvijas pasts pa skuju taku. Viņš iet pa skuju taku. Tieši tāpat viņš iet turpat, kur iet avīze. Igauniem ir kaut kā sanāca ar to nodibināt Omnivu. Omnivu, jā. Un tur kāds acīm redzot nelika kāju priekšā, lai Igauniem tā Omnivu būtu. Latvijas pakomāti un viss šīs Tas sistēma. ir kaut kāds tāds bišķi senils, gribās jautāt, liekas, zināt. Es reiz te pasūtīju kaut ko. Caur Latvijas pastu? Jā, un caur Latvijas pastu internetu veikalā un tajā pasta kastē. Tajā, un pateic, lai var tev uz pastu kastu. Jā. Domāju, atbalstīšu vietējo. Viņi 3 nedēļas ved. Es kaut kā neesmu pārsteigts. un mums tur pie Lidla tur tās kastas ir. Un tad beigās es dabūju, man vairs nevajadzēja. Tā īstenībā bija vienam cilvēkam dzimšanas dienas dāvana. Okay. Sen jau dzimšanas diena bija. Tu viņam neuzdāvināji viņu? Es uzdāvināju kaut ko citu. Mēs tur tev bija tā vai tā kaut kas jādāvina līdz ar to? Tieši tā, jā. Līdz ar to tas palikās tev? Jā, apmēram tā. Kas tas bija? Tas bija mammai tur. Okay. Labi. Es lai kaut ko mēģinu privāti. Bet, tādas ir. Labi, nē, es tev piekrītu, bet es tev piedod. Igaunijā kas notiek ar to drukāto presi igauniski? Zini, par Igauniju... Tev ir info vai nav? Ja nav, tad vienkārši ne. Igauņus laižam, man apnicis salīdzināties ar Igauniem. Atkal būs tas pats? Es domāju, tur ir drusku citas līmenis. Tur, piemēram, tirāžas ir mazākas vienmēr grāmatām. Ja? Jā. Cenas, tu ieej grāmatnīcā, ir 50 eiro pa grāmatu. Oh. Neviens par to neraud. Mums jau 20 ir pa daudz. Romāns maksā 15 eiro, pudele štruntīga, nezināmas izcelsmes burbona vai viskija maksā 25. Okay. Tā vidēji ņemsim kaut kādas tur rozītes vai labi. Jim Beam. Ja. Teiksim, alkoholu pērk visi, neviens neprotestē, grāmatas ir dārgas Latvijā. Tā ir vēl viena problēma. Un, teiksim, kad es saku, bet viņas ir dārgas, tāpēc, kad viņam nav metiens, izdevējiem ir jānopelna. Es saku, ir Igauniem mazāks metiens, viņas ir dārgākas. Viņam 50 eiro, neviens nevainojās. 20 eiro, tur 50. Tieši tā, tulkotās grāmatas tur ir vēl dārgākas. Labi, mēs te kaut ko varēsim likt. Labi, šeit te būs ko likt. Te patīkam ir uzturēties. Bet tajās bibliotēkās, kurās varbūt nav tik
komfortabli apstākļi, tik moderns viss tas. Zin kā, tie, kas ir pieraduši pie savas bibliotekas, viņi lasītāji jau varbūt nemaz to super komfortu nevēlās, viņi ir pieraduši un viņi nāk pēc grāmatas. Ja. Tie, kas te meklē kaut ko citu, nu tiem varbūt te vajag šovu elementus, lai viņus dabūtu iekšā. Bet te nav nekāda šovu elementa. Bet te ir tāda vieta, kur tev ir patīkami ienākt. Tas arī nav maz. Te ir patīkami ne tikai ienākt, te ir patīkami uzturēties. Jā, un ja mēs atgriežamies pie tās preses nāves, tā problēma ir tā, ka vēl mazāk cilvēku lasīs, un tur nebūs tie lielie, palagi tā saucamie, tie lielie raksti pa lapas pusi, briesmīgi. Ja? Bet ir viena tāda problēma, ka ja tu lasi tajā savā datoriņā vai telefoniņā, cik tu redzi ekrānā. Ļoti maz. Tev smadzenes jau uz to ir noorientējušās, pēc tam tev ir lielais teksts, kurš nav rakstīts vienkāršajā valodā, un tu ar viņu netiec galā. Tas atkal tas stāsts. Jā, tev atrofējās smadzenes. Atrofējās smadzenes. Tev atrofējās smadzenes. Tā ir tā lielā lieta, ko mēs paši varam ievārīt. Mēs paši varam sev tās smadzenes atrofēt, jo, teiksim, tekstī interneta portālos nekad nav avīžu teksti. Jo, man liekas, tur, es pats esmu 20 gadus apmēram strādājis avīzē. Ja avīžu raksts 10,000 zīmi, tas bija kaut kas ļoti normāli, ja, tad man liekas, ka internetā 10,000 zīmes, tas ir kaut kas jau katastrofāls. Ja. Es gribēju parādīt skatītājam ļoti komfortablu, pārdomātu, manuprāt, es stilīgāko bibliotēku, kādā vispār es esmu bijis, manuprāt, arī Eiropā, bet tā skaitā es gribēju skatītājam parādīt arī cilvēku, kurš šīs grāmatas arī raksta, un tāpēc arī mums tā saruna bija gan par šo vietu, gan par to, ko šajā vietā tad likt pēc tam laukā, šeit. Baigi, tu man Arno neiepriecināji ar to informāciju, ko tu man pateici. Es ticu, ka es neiepriecināju, bet mans uzdevums nav tev glaimot vai stāstīt kaut kādas futuristiskas pasakas. Par to ir runa. To, lai dara cilvēki saimā, kas tur fleitē vai viss šitās te lietas, kas notiek. Tic man. Varbūt kāds lasis, tur saimā ir lasītāju klubs. Jā, tur sēž Kirsteins viens pats. Nebija Kirsteins, tur bija daži citi. Es atceros saimā bibliotēku, vienīgā vieta, kur tu vari par telefonu klusumā parunāt. Un redzi, vienmēr tukšs stāvē. Tas stāsts ir par to, ka mums ir jādomā par sevi un savu nākotni. Mums liekas, ka viņi ir pašsaprotami, bet šī vienkārši mūsu teritorija, kur mēs uzkavējamies kā Latvija tagad. Ja? Padomā no kaut kāda 10. gadu simteņa, cik te ir tautas zudušas un pazudušas, cik ir nākušas iekšā un cik bez pēdām izkūpējušas. Nerunāsim par visām ciltīm un lībiešu un baltu ciltīm, cik te viņas ir bijušas. Paskaties, ir pazuduši zviedri, ir pazuduši vācieši. Ja? Vieta ir. Dāmas un kungi, par šo visu jūs varat izlasīt šajā bibliotēkā. Šeit ir gan par ciltīm, gan par izmirušajām, kas ir izskautas un tā tālāk. Šeit visa informācija ir pieejama. Tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Es mēģinu kaut kādu pozitīvu, nevaram beigt uz šito. Tas, kas, piemēram, te Ogrē ir, ja, kad kā šī biblioteka ir, piemēram, Ogres sastāvdaļa, ka ir visas tās lietas, kas te pēdējos gados ir sabūvētas. Es vienkārši, saprotu, es dzīvoju no 71. man liekas gadu Ogrē. Es te sāku skolā iet 1. klasē, pirms tam te gāju bērnu dārzā. Es atceros, kāda tā pilsēta bija ļoti labi tajā laikā. Es atceros, kāda viņa bija pa vidu. Jau kad Latvija bija atjaunota, viņa bija pelēka, viņa bija netīra, viņa bija depresīva. Ja? Tagad šī pilsēta ir, es nebūtu kaut kāds 10 gadus te bijis, es nepazītu viņu reāli. Ja? Un tas ir tas stāsts, kas man šeit patīk. Ļausim bibliotēkai strādāt. Labi. Tik tak. Viņi toņās mums nāk iekšā cilvēki. Gribēs par naktī nogribējušies lasīt grāmatas. Paldies tev, ka tu atnāci. Atrad laiku. Nebija tālu tev jānāk. Nebija tālu jānāk, jā. Tas labais gadījums, ka es šeit biju, un tad es varēju tev izpalīdzēt. Ceru, ka tas kaut kam noderēs, ceru, ka visi nekritīs depresijā. Ja, tagad. Bet domāt vajag, ja? Ja mēs nedomāsim strateģiski, tad kāds domās mūsu vietā. Tas nekad nav labi, ja citi domā mūsu vietā. Jā. Paldies tev. Paldies tev. Okay. Jā.